Čau, Inter! Sveiks, Raiti! Prieks būt pie tiem ciemos. Varbūt iepazīstini ar sevi un ar savu saimniecību bišķi tuvāk, lai mēs vairāk saprotam, kur mēs esam un pie kā mēs esam. Nu jā, jūs esat atbraukuši pie manis. Es esmu Intars Roze, zemnieku saimniecības Kamenes īpašnieks. Jā, saimniecība ir dibināta 92. gada jūnijā kaut kādā, neatceros kādā, bet, principā 30 pār gadi jau ir, jā. Saimniecība apsaimnieko nepilnus 500 hektārus, jā, no kuriem ir kaut kādi 470–480 hektāri lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pārējie visi grāvji, meži kaut kādi. Ko tu audzē? Kādas kultūras, kāda ir tava sējuma struktūra, varbūt izstāsti? Vai, jo, ja startā bija kviesis un rapsis, jā, varbūt par retam kāds vasarājs. Nu, 90. gados tev vēl nebija rapsis. Es domāju, rapsis sāk audzēt ar 2000. Rapsis ar 2000, jā. Bet viņš ir ļoti sen. Jā, un patreiz ir kvieši, ir palikuši šī gadā. Bet šis ir pēdējais gads, kad ir rapsis. To jau tu esi nolēmis. Tas ir nolēmts, viss rapša vairāk nebūs. Jā. Rapša vietā ir atnākuši līni. Jā, tas nozīmē, ka ir vēl līni, ir pupas, ir zirņi, ir vasaras kviesis, jā, ir facēlija, ir eļļas rutki. Šogad ir izmēģinājums sakņu redīs, sēklas iegūšanai. Pirmā mirkli, jā, vēl vīķi pa starpu ir. Jā, tas nozīmē, ka jau ir 10 jau. Man liekas, tu aizmirsi vēl vienu ļoti svarīgu kultūru. Kas ir tā? Starpkultūra. Nu, tā starpkultūra tā nav peļņa. Tā ir mīlestība pret savu augsni. Tas ir mīlestība pret savu augsni, tas ir mikroorganismu, sēņu veidošanai. Bet startā jau tas viss nebija. Ja? Jo tas ir pēdējos, tagad jau ir 4 gadi, kā ir tiešā sēja. Ja? Un tiešā sēja ir tā, un ne tikai tiešā sēja, ir tā, kas liek aizdomāties par visu to, ko mēs cilvēki esam sastrādājuši. Ne? Kāpēc mums ir tādas kataklizmas? Jo ļoti daudziem saimniekiem Latvijā tiešā sēja katram nozīmē kaut ko savu. Kāda ir tava tiešā sēja? Pirmkārt, jo tā ir tiešā sēja, tā ir pilnīga augsnes nekustināšana. Tas ir no-tils. Ja? Tas nav kaut kāds striptils, kaut kāda rušināšana, tā nav kaut kādi diski pa priekšu, ne minimalizētā augsnes apstrāde. Jo pats galvenais pasaulē elements ir ogleklis. Ja? Un par kuru, diemžēl, bet viņu jaunajiem agronomiem nemāca to, ka ogleklis ir pats galvenais. Ja? Nākošais pats galvenais elements ir kalcijs. Ja? Un pēc tam nāk tikai fosfori, kālija un slāpeklis. Atgriežoties bišķi atpakaļ pie tavas saimniecības, mums fonā ir lieli smuki graudi torņi. Varbūt izstāsti par tām lietām, cik tev tehnikas ir saimniecībā, kādas ir tavas kaltēšanas jaudas, glabāšanas jaudas un kāpēc tev viņas tik daudz ir vajadzīgas? Glabāšanas jauda ir, tieši bunkuros ir 2000 tonnas, jā, ir 2 angāri. Principā, tuvu pie 5000 var salikt. Tu tik daudz izaudzē? Nē, es tik daudz neizaudzēju, man pietiekās. Ļoti, īstenībā tas ir ļoti optimāli, ļoti viegli strādāt. Jā, jo sākotnēji mēs arī sniedzām pakalpojumu saltēšanas, bet to mēs esam pārtraukuši. Jo tas vienkārši ierobežo tik daudz kultūru, novākšanu un sagatavošanu. Kad saimniecībā mēs esam 2 saimnieks, Intars Roze, jā, 2 pastāvīgi darbinieki, jā, un tad uz kaltēšanas laiku nāk vēl kaltas meistars, jā, kādreiz meita, vai ne, tagad mazdēls. Kalte ir 10 tonnas stundā, Alvan Blanča kalte. Viņa nav nenormāli jaudīga, bet ja to tā optimāli dara, un tagad, kad mēs neņemam pakalpojumus, tad jau tas viss ir tā ļoti vienkārši.
Man liekas, tavā sējuma struktūrā dzirdot to plašo kultūra augu skaitu, ko tu audzē, man liekas, tu diezgan veiksmīgi tiec galā. Varbūt bišķi sarežģītāk kviešu laikā. Nu, kvieši jau ir, viņi ir apmēram 50% no sējuma platības, ja? Jo pārējie viss ir pakārtot tur viss. Tā kā šogad ir, piemēram, 74 hektāri zirņi, turpat 50 hektāri pupas, 35 hektāri ir līnija, ja? Un tad tie pārējie visi ir tur pa bišķīti. Pa sīkumā. Nu jā, un sēšana notiekās, jā, tīri tieši jāsējā. Pirms jebkuriem vasarājiem ir, vai pēc kviešiem, sacīt jāsaka, ir starpkultūras. Starpkultūras ir, cenšamies veidot diezgan bagātīgas, lai tur būtu gan augsnes irdināšana, gan slāpekļa piesaiste, gan kā minimums, lai tur būtu vismaz 5-6 kultūra augu veidi. Tas pat nav šķirnes, tās ir sugas. 5-6 sugas, augu sugas būtu. Lai katrs tas starpkultūras maisījuma sastāvdaļas, augs vai nedara savu darbiņu. Ne? Un tiem, kas domā, kad viņi rušinot, sējot starpkultūras un viņas ar diskiem iediskojot iekšā, kad viņi baigi veicina augsnes auglību, tas viss ir fufelis, ja? Tā tas nenotiek. Tā tas nenotiek, tāpēc, ka viņi vienkārši izārba to visu sistēmu, neko tie augi izveido. Nav tā sēņu mikroorganismu sadaļa. Un, protams, tanī mirklī palaiž oglekli atpakaļ gaisā. Un ne tikai. Mēs tagad jau 2. gadu mēs esam ļoti samazinājuši slāpekļa, konkrēti slāpekļa normas. Ja, jo katrs, cik mēs zinām, ka katrs lieki uzdotais augu neizmantotais kilograms slāpekļa augšā aiznes sev līdzi paraud gāzveidā 100 kg oglekli. Jā. Kādas tev bija iepriekš slāpekļa devas un kādas ir šobrīd? Milzīgas iepriekš bija. Bet, lai vai salīdzināt, sabot, lai, parasti kviešiem bija 170 līdz 200. Un pat kādreiz vēl vairāk, ja likās, kad potenciāls ir un vajag vairāk. Ja. Un patreiz mēs esam nokāpuši zem 100. Pieņemsim šogad konkrēti. Vidēji kaut kādi patreizajā mirklī kaut kādi 87. Vidēji, ja ņemam. Tur ir lauki, kuros ir vairāk, kuros... Tu mums parādīs tos laukus taču? Jā, protams, parādīšu. Un kaut kā tā, un arī esam samazinājuši uz pussišķi tās te pamatmēslojuma normas. Kaut kā tā. Ejam. Šitas ir saimniecības galvenais agregāts patreiz. Tas ir veids, kā es dabūnu sēklu zemē, jā. Un kāpēc izvēle bija Novaks un nevis kaut kas cits? Jā, tas pirms tam tika veikta diezgan paliela izpēte, tas sēmšīns tika papētīts. Jā. Klausoties ieteikumus, rezultātus, sapratu, ka vienīgais labākais veids ir T-slots, kas ir Novagam, un tikai un vienīgi. Es gribu izstāstīt gadījumu. Tu atceries, kad pirmoreiz redzēju šo sēmšīnu? Jā, es atceros, es viņu pirmoreiz redzēju, vai tas ir 5 gadu atpakaļ. Vai pat 6, jā. Vai pat 6 tavā saimniecībā. Es aizbraucu pavērot, kā jūs sējat šitādā zālē. Un jau man pirmais jautājums bija, ko jūs muļķi te dara? Skats bija diezgan drausmīgs, ja. Pēc tam neatkarīgi no raita, ja. Es braucot garām, 2 reizes biju uz lauka. Tev baigi bieži sanāk braukt man garām. Man nesanāk bieži braukt garām, bet kaut kā toreiz sagadījās, neatkarīgi no tevis. Es biju piebraucis un paskatījos, kā tas lauks izskatās. Es biju vienkārši šokā. Ja. Es biju šokā, kā tas izskatās. Un nākošā rudenī es pieņēmu lēmumu un aizgāju uz tiešo sēju. Tā bija. Un
Es nesaku, ka tieši novakt, bet sējmašīna ir tas, ar ko sākas domāšanas maiņa. Vai domāšanas maiņa jau jāpieņem pirms tu iegādājies šādu sējmašīnu? Pirms noteikti. Noteikti pirms. Jā, bet tavas pieļautās kļūdas, ja, sākot to tiešo sēju, ja, viņas tev liek kardināli mainīt domāšanu par visu, kas notiekās uz lauka. Ja. Cik daudz bubuļiem tev bija jāpārkāp pāri tādām tagad dogmām, ka ir pieņemts tā un ne savādāk? Tev bija jāpārkāp pāri, lai nonāktu līdz, lai tu pārliecinātu sevi, ka tu gribi strādāt šajā tehnoloģijā un ka tas ir tavs virziens? Jebkurā gadījumā katra nezināma lieta, viņai ir grūti pārkāpt pāri. Ja. Jo vieglāk ir peldēt pa straumu un neko nemainīt. Ne? Jo tas viss ir zināms, tur izdarīs to un viss būs kārtībā. Ja? Bet viennozīmīgi es jau pēc pirmā gada es sapratu to, ka raža nemazinās. Pēc pirmā gada es sapratu. Tur bija kļūdas, šitā, rapsis nesanāca, ja? Rapsis sējām vēl vienreiz, nezinājām par tādu lietu, ka gliemeži ar viņu var apēst, ja? un visādi brīnumi. Ja? Un tanī rudenī sataisījām ļoti daudz sūdus, teiksim tā, kad augsne bija pārmitra, ja? Tu vienreiz nobrauci, neizdevās, iesēja vēl otrais, tāpēc, kad vēl jau bija augusts, vēl jau to var darīt, ja, bet tas nekas, ka viņš ir slapš. Ja. Un no tā pēc tam sapratām, ka jebkura notila, ja, jebkura tiešās sējas pamats saimniekam, tas jāsaprot, kad pamats ir paņem lāpstu, aizej uz lauku un pasties, cik augsne mitra ir. Jo tu vari it kā iesēt īsti pēc laika, īstajos termiņos, un tu vari sačakarēt visu, jo tu sablieti augsni un nekas tur nenotiek. Ja, bet pagaidot 2 nedēļas un iesējot 2 nedēļas vēlāk, ja, rezultāts nav sūdīgāks, viņš ir labāks. Ja, jo augsne ir, tā kā vajag, un nav sablietē. Ja. 4 gadi tu strādā šajā tehnoloģijā šobrīd. Ja. Tu pats sev kādu padomu dotu Interam tagad ar savām zināšanām tam Interam, kas 4 gadu atpakaļ sāka? Neskaties uz kaimiņiem, ko viņi dara, ja? Jo pirmām kārtām, jebkas tiešajā sējā sētais, dīgs lēnāk, dīgs ilgāk, tāpēc, ka vienkārši tevi salma mulča uz augsnes virsū, ja? Un augsne nedabū iesilpt. Sēklas nedabū temperatūru, ja? Un viņas tik ātri nenāk ārā. Bet tad, kad viņas nāk ārā, tad pēc 2 nedēļām vairs nevar atšķirt tradicionālo, jo mums pat bija izmēģinājums. Mums notika meža izstrāde, mežinieki pa ziemu izveda kokus, ja, un mēs viņus vienkārši to lauku mēs uzirdinājām, pēc tam mežinieku tās par tām pēdām, ja. Un iesējām pupas. Un tur iznāca puslauks, kurā bija tiešā sēja, puslauks, ja, labi, tas, kas bija irdinātajā, pupas ātrāk sadīga, it kā starts viņām bija daudz ātrāks, ne? Pēc 3 nedēļām pēc to pupu sadīgšanas tās aizgāja pa priekšu vienalga. Tieši sējā sētās. Tā kā es saimniekiem, ko es ieteiktu, ja? Nē, sev ko tu ieteiktu? Sev ko es ieteiktu, ja? Darīt tā kā, vienkārši paņem lāpstiņu, aizej paroc. Pamēri, paskaties mitrumu, ja? Un ja tā augsne pārmitra, liec mierā. Tas, ko profesors teica, kad mēs bijām universitātē tajā seminārā, lielam, ja zemnieks staigā pa lauku un skatās, kas tur notiek, tad viņam ir izpratne par tiem augsnes procesiem. Un tā viņš mums teica. Jā, protams, viennozīmīgi. Bet es pa lauku staigāju arī, ka es nestrādāju tieši jāsēju. Es tāpat pa viņiem staigāju. Jā, bet tad tu skaties uz citām lietām. Cik tajā laikā daudz tu ņēmi lāpstu un rakies zemē? Vispār neņēmu. Jo es vairāk skatījos uz nezālēm, es vairāk skaitīju augu skaitu uz kvadrātmetru, tādas lietas, lai saprastu, cik daudz mēsls lietot, uz ko gatavoties, kāds ķīmijas, meklēt, Pēc tā semināra, es atceros, mēs sazvanījāmies un tu minēji vienu lietu, ko tu izdarīji vienu no pirmajām, kad atbrauc uz savu saimniecību un ierīkies ar lāpstu.
ka tu skaitīs liekas. Jā. Bija tāda lieta, jā. Jā. Jā, un tur saskaitīja 17 sliekas vienā lāpas racienā. Bet vēl liku augt bišķi, ne? Protams, vēl liku augt, jo kā mums profesors mācīja, ne, kad sliekas ir tavi bezmaksas darbinieki, kas izdara vislielāko darbu, ja. Un, protams, arī visi mikroorganismi un visi arī sēnes, kurus mums jāiemācās izaudzēt. Jā, tas gan. Jo sēņu un mikroorganismu attiecībā jābūt 1:1. Cik sēnes, tik mikroorganismi. Mums ir patreizajā mirklī viennozīmīgi, ka mikroorganismi ir vismaz 5 reizes vairāk nekā sēnes. Dominē, jā. Jā, dominē. Ies tālāk? Ies tālāk, jā. Inter, mēs gājām garām, mēs redzējām tev stāv viens kombains. Un šeit ir otrs. Viņi abi diezgan jaudīgi, un tev ir ap 500 hektāri. Jā. Kāpēc tev nepieciešama tik liela kulšanas jauda? Tāpēc, ka tas kulšanas laiks ir ļoti īss. Tās labās dienas Bet tev arī kalta ir. Kalti ir izmaksas. Kombaina arī. Kombaina arī izmaksas, jā. Bet kāpēc man ir 2 nepieciešami? Man bija rūkta pieredze. Jā, mēs vienā gadā atstājām uz lauka turpatās 50 hektārus kviešus. Jo pēc normālas mēslošanas ap 200 cenu viss nogāzās pie zemes. Ja. 3 kompānijas bija apsolījušas demo kombainus, ja, ar gudriem heideriem, ja, un bija doma, kad bet, protams, viņas jau piečakarēja, viņas jau neiedeva tos kombainus tā kā vajag. Vienīgais bija klāsts, kas tajā rudenī to demo kombainu atsūtīja, pārējie vispār neatsūtīja. Ja. Klāsts atsūtīja, bet tad jau viss bija pa vēlu, jo uznāca, gribas teikt, 8 dienas no vietas lietus, ja, un kviešiem bija šitāds ūsas. Ja, un rezultāts bija tāds, kad nopļaut jau varēja. Bet 3 reizes ilgāk gāja, un puļķi bakstīt no bunkura ārā. Nevarēja no bunkura tos ūsainos kviešus dabūt ārā, un tad pieņēma lēmumu, kad noskrēja laukam pa virsu. To, kas bija palicis stāvus, to novāca, tas nebija sadīdzis vārpās, ja, un varbūt 1,5 tonu mēs no hektāra dabūjām no tā lauka, kur vajadzēja būt apmēram 7-8 tonām. Ja, un tanī gadā tad jau bija novaks jau, ja, un tad tika ar novagu iesēta starpkultūra, un nākošā pavasarī pēc pašos salmos tajā masā tika iesētas pupas, un pupas vienkārši bija kosmiskas. Jo, jā, laikam jau ir tā, kā saka, vai ne, kad Dievs jau vienmēr atdod atpakaļ to, ko viņš paņem. Enerģijas nezudumības likums. Jā, nav jāsatraucās. Jā. Ja kaut kas neizdevās, vai ne, tad vienkārši zini, ka tik un tā atnāks atpakaļ. Mēs tā ejam, stāvam pie kārtējās tehnikas, kas tev ir iegādāt no atvasēm. Jā, agrio miglotājs. Jā, izstāsti to stāstu, kā tu viņu atceries, kā tu sāki strādāt ar atvasēm. Miglotājs arī bija tas, ar ko es sāku ar atvasēm strādāt. Kā tu uzzināji par atvasēm, kā tie visi procesi sākās, tu atceries? Tas baigi sen bija, jo šis jau ir otrais, ja? Jā. Kuram jau ir jau, es reiķinu, tie ir 8 gadi vismaz atpakaļ. Vismaz 8 gadu apmēram atpakaļ, ja? Es domāju, ka sākās tas viss kaut kādā Rāmaus izstādē vai kaut kādās traktordienās. Es drīkstu tev atgādināt? Nē. Nē, labi. Atgādini. Es tev esmu to teikt. Tu aizbrauc pie viena saimnieka uz Bikstiem ciemos un dzirdu viņas pusdienas ēdi. Un tu sēdēji pie galda un nekur citur nevarēji apsēsties. Es tev teicu, es varu pie tiem? Jā. Un tā mēs sākām komunicēt, un tā mēs aizgājām līdz miglotājiem, un es pie tiem braucu ciemos. Neatceries šito? Nē, tas ir baigi izspēj. Es riktīgi atceros, no tās reizes pa īstam tāds kontakts sākās. Jā, un tas bija tas gads, kad ar to, kas man bija miglotājs, ja, ka es nevarēju, es sapratu, ka viņu nav īsti ritīgi, ka vajag, ka jāmaina tā tehnika. Jā, pirmkārt, es gribēju uz lielāku darbu platumu iet. Es gribēju uz 30 metriem iet no 24 pāri, jā, un protams, tad arī es pētīju tos miglotājus, bet iespējams, ka tu man pārliecināji toreiz. Jā, bet
Es kā vienu ļoti lielu argumentu izmantoju tieši tavu saimniecību un tavu pārēju no 4 tonām un 24 metriem uz 6 tonām un 30 metriem. Tu pats atceries, pat cik tev palielinājās miglošanas jaudas, kad tu nomainīji, pieliki klāt 6 metrus un 2 tonnas? Apmēram no 80 hektāriem dienā uz 150 hektāriem dienā. Nu, normāli darba laikā, jā. Un ņemot vērā to, ka tu ūdeni brauc pumpēt uz saimniecību, ka jūs ūdeni nevedat pat uz lauku. Tas nozīmē, ka ja vēl būtu ūdens loģistika, tur vēl varētu pielikt... Bet pie ūdens loģistikas atkal ir vēl viens traktors, vēl viena tehnikas vienība, vēl viens cilvēks pastāv. Nu, es vienkārši salīdzinu to, kad ir lielākas saimniecības, kam vajag hektārus. Ja būtu 1000–1500 hektāri, piemēram, tad jau tur nebūtu variantu. Tur vest ūdeni klāt, noteikti. Un pat, es domāju, ar spiedienu pumpēt iekšā. Lai tas viss ātrāk būtu, lai viņam pašam nav jāsūta. Jā, lai tie procesi notiek. Labi, ir vēl citi dzelži, kas tevi no atvesēm, varbūt pie tiem vēl neiesim, bet kādas ir tava apmierinātība ar atveses pārdoto tehniku tev un ar atveses sniegto pēcpārdošanu? Nē, lai tu pasaki godīgi. Lai es slavēju tevi? Nē, lai tu pasaki godīgi. Man vienalga, jo man ir savs viedoklis par tehniku kā tādu, jā, ko es arī ļoti atklāti arī bieži saku saimniekiem, bet kāds ir tavs viedoklis? Mans viedoklis ir tāds, ka pasaulē nekas nav ideāls. Ja? Nebūs tev neviena, jebkuras markas tehnika, viņa neviena nebūs ideāla. Ja? Katrai būs kaut kādi knifi, kaut kādi mīnusi, ja? Bet visiem tiem mīnusiem jau arī kaut kādi risinājumi parasti ir. Sadarbība ar atvesēm ir ļoti ok, un viss ir laicīgi, un viss ir, nav tā, kad ir nedēļām detaļas jāgaida, vai kaut kas. Tu vēl mūs neesi vīlies. Nē, es neesmu vīlies, bet par tehniku es teikšu, kā ir, ideāls nav nekas šitai pasaulē. Nestrīdos, jo nepavēlti katram ražotājiem ir savas patentētās lietas, ar ko viņš mēģina būt priekšā citiem, bet tā ir tā spēlēšanās tirgu, kur mēs kāds varam būt. Un kas saistās, piemēram, ar sējmašīnu, jā, miglotājs jau, tā ir diezgan vienkārša tehnika. Labi, viņa nav vienkārša, bet salīdzinoši. Tās viņa darbs ir diezgan vienkāršs, bet kas saistās ar Novaga sējmašīnu, jā, pirmie 3 gadi jau bija diezgan pagrūti, tikai tāpēc, kad ar viņu jāiemācās sēt. Jāiemācās ļoti ātri piemēroties augsnes apstākļiem. Ja? Kurā brīdī jāliek spiediens virsū, kurā brīdī jāņem nost. Jo pirmais jau bija doma, jo lielāks spiediens, jo viss labāk. Ne? Bet īstenībā ir pilnīgi otrādi. Ja augsne mitrāka, vairāk auga atliekas, ja? Viņi iet iekšā, tāpatās tā sēkla iet iekšā, un spiediens jāņem praktiski vispār uz nulli nost. Tad man ir jautājums, vai jāiemācās strādāt ar sējmašīnu, vai jāiemācās strādāt ar augsni? Ar augsni. Bet būtu baigi forši, ja vēl kāds no atvasiem varētu to tā. Mēs mācāmies kopā. Bišķi tā intensīvāk pateikt, paskaidrot, vai ne? Jā, bet labi, cik mums šķir? 70 km tiešā līnijā. Bet jums ir cita apstākļi. Jā, mēs sazvanamies un es sēju, tu nē, un ir arī otrādi. Tu sēji un es gauži raudu. Pagājušā gada rudens, jā. Kad tu visu apsēji. Bet tu vinnējies. Tā vienmēr liekas, ka otram vienmēr ir labāk. Jūs esat vinnējuši, jo es sasēju pātru pagājušo rudeni. Jā, un es domāju, manā gadījumā arī 3 regulātori ķīmiskie neko nebūtu mainījuši, jo to augu ir tik daudz uz tā kvadrātmetra. Viņi visi kāps pēc saules, un tas augums viņiem būs vienalga. Liekam Interu dzelžu mierā, braucam paskatīties tos laukus, kur tu esi lietojis zem 90 N un arī citas kultūras, ko audzē. Labi. Laižam. Braucam. Saknes. Visu. Liniem, kas ir sliniem, tas saknīt. Nekāda, it kā. Bet redz, kur viņi ir atnākusi, redzi. Kur viņi ir atnākusi. Šī brīdī, redzi, slieka nav, nebija.
Kāpēc nav? Tu teici, no rīta jāiet skatīties. Sliekas jāiet no rīta. Agri no rīta. Jo viņas vienkārši paliek silts un jau viņas mūk prom, viņas iet dibenā. Nu, Inter, cik te būs raža? Uz cik tu te eji? Es neeju, ne uz cik. Tev vairs raža nav mērā aukla? Cik Dievs būs devis, tik arī būs, nu. Un tu esi tik skops, ka tu pat insekticīdu nedod, vai ne? Insekticīds saimniecībā nav 3. gadu jau. Vispār nekāds, pilnīgi. Pat rapsī. Nē, arī rapsī, nē. Varbūt stulbi. Bet vienkārši es mīlu savu augsni. Bet zini, kas notiekās? Tad, kad tu nedod to insekticīdu, liemežu problēma pazūd. Vai ne? Jā. Es tev pilnīgi piekrītu. Jo ir tādas mazas, reku skrien tev pa pirkstiem. Un skaivoboli vienīgais ienaidnieks gliemezim. Ja, jo viņi ielien tajā alā, tur, kur tas gliemezis izdējis olu. Un apēt tas olas. Pavisam vienkārši. Un, Pēc tev lietu vajag, Inter. Tev sen nav lījis sausa zeme gandrīz. nē, man vakar tik 20 mm bija. No te vismaz. Šitien te vismaz sliekas var ieraudzīt. Nu. Un tīrs rokas. Vienkārši te ir pupas, te ir vīķi. Un tad jau baigi daudz jautājumu nav, kāpēc tu vairs nedod 200 slāpekļu. Te jau ir 60, 80 slāpeklis, te jau būs viņš. Ko tu esi darījis šeit? Tā, sāksim jau ar to, kad priekšaugs bija vasaras vīķi. Pēc vīķu nokulšanas tika iesēti kvieši, Eternity, tika iesēti no 6. līdz 10. septembrim tajā laikā, kas pagājušo gadu bija stipri pāgru, jo kviesis tā saceroja un aizgāja jau stiebrošanā. Reāli pavasarī viņš bija diezgan izsutis. Bija pleķis, kur viņš bija stipri izsutis. Paejam uz priekšu, tu redzēsi tas pleķis. Ja, pavasarī tika uzdoti 77 litri kasa fiziski, kas ir 30 N. Ja, un pēc tam tika uzkaisīti vēl amonija nitrāts arī 30 N vērtībā, tad kaut kāda 80 kg 3-4. Ja. Un pēc tam vēl ir 3 miglojumi, katrā reizē pa 10 litriem kasa. Ar mikroelementiem, ar citokinīniem. Nav lietots neviens fungicīds. Protams, paskatoties uz lapu, slimības ir, jā, bet viņas nav tik izteikti, lai viņas baigi ietekmēt ražu, manā skatījumā. Tavs draugs slinga guļ, neko nedara. Bezmaksas darbinieks saritinājies un guļ, ne? Laikam Jāņas nosvinēs cītīgi. Es domāju, ka viņš nav attapies vēl pēc šitiem tā te. Pēc vakardienas 20 mm nākošais ir. Tur arī viens tev nokrīt. Maziņš. Vēl viens. Kur ir? Šeit ir augsne noslēpta, vēsa, te viņa arī ir. Alinos augsne ir plita, vai kur mēs skatījāmies? Jā, viņš jau aizgājuši dibenā. Jā. Šogad es pats novēroju, vai ne, kad ir Mēs jau, cik mēs atradām? 5, 6 sliekas. 5. Eku vēl vienai. Te viņas ir. Nu, nav tik izteikti, ja. Pavasarī tas viss ir izteiktāk. Šitiem tām te saknēm, šitiem tā te, šitas te striķis. Jā. Pavasarī tas daudz izteiktāk. Nu, tagad arī viņš vēl ir, vēl joprojām. Jo šitas striķis tā ir tā
saknes sadarbība ar mikroorganismiem, sēnēm un vispārējo. Bet smuki saknes sistēma. Liekas, ka var izaudzēt arī ar mazu slāpekli. Savādāk. Savādāk. Tā ir tava dižā šķirne, jā? Jā, tā ir mana dižā šķirne. Un kā viņu sauc? 10 gadus nemainīgi. Epure. Paša ataudzēta. Tagad tu nopērci pa 15 štukām tonnā. Pirk to sēklu, jā, un tev viņš iznīkst. Un tad viss slikti. Tu esi vienkārši iztērējies, vai ne, un tev ir jau mīnus. Es esmu jau 3 gadi, jā, kā es esmu sācis skaitīt saimniecības ieņēmumus, izdevumus, vai ne, rēķināt pilnīgi savādāk. Izrēķināt smalki gandrīz līdz kapeikai, vai ne, visus izdevumus, kas ir uz hektāru, un visus saimniecības izdevumus, un visus savus slēpot braucienus, visus līzingus, kas ir, pilnīgi visu, 100% visu ierēķinot iekšā, jā. Tā, 3 gadu atpakaļ bija mīnus 72 eiro no katra hektāra, jā. Aizpagājuši gadu bija mīnus 134, un pagājuši gadu ir kaut kādi mīnus 157 eiro no katra hektāra mīnusā. Kaut gan grāmatvediski, jā, grāmatvedība parāda, ka tev ir 100 000 peļņu surts, jā. Tas ir vienkārši, vai ne, un tas ir mīts, ka saimnieki domā to, kad viņiem visi baigi fēni, tāpēc, ka grāmatvedi pateica, ka ir 100 000 peļņu vai 30 000. Saskaiti visu, vai ne, precīzi visu, 100% visu, saskaiti visus izdevumus. Un tu redzēsi pateiso situāciju. Jā, un tas ir pa pamatu, ne, kāpēc nebūs 2 kombainieri vēl, un kāpēc nebūs tas, jo ir pozīcijas, kurās ir vienkārši jāgriež nost izdevumi. Labi, kur tu vēl saimniecībā vari nogriezt izmaksas? Tā. Pagājušo rudeni, novembrī, es turpināju maksāt darbiniekiem algas, bet es biju remontu un rezerves daļu, un tajā sadaļā es biju ļoti daudz iztērējis, un oktobrī mēs vienkārši aiztaisījām to bodīti ciet, lai neaug vēl tā summa līdz gada beigām. Vienkārši pārcēlām šogad. Jā, lai tā mazinātu, vai ne? Un tad vēl ir ļoti liela pozīcija ir apdrošināšana. Tehnikas, lauku, apdrošināšana ir apdrošināšana. Tur ir gan dzīvības, gan tehnikas, gan okta, gan kasko, gan. No kur tu tur vari ietaupīt, ja tu to dari? Lauku apdrošināšana. Tā, pa lauku apdrošināšanu teikšu tev, ka ir no pieredzes. Ja, tur baigā mīnusā, tu nekad neesi bijis. Jo vienmēr, diemžēl, tādi tie laikapstākļi mums ir, vai ne ir. Tad ir veldre, tur ir brieži noēduši, tur ir noslīcis kaut kas jau, un tu dabū no tiem apdrošinātiem tomēr apakaļ. Kaut ko, vai ne, un tur pirmkārt jau valsts kaut ko atmaksā, jā, no tās polises pusi jau neatmaksā, tā kā viņi sola bišķi mazāk, bet kaut ko atmaksā. Bet tā finanses situācija, šī brīdī viņi ir diezgan spiedīga, jā. Jo šogad tiek domāts par to, ka kviešus mēs nokulsim, to es rēķinu tā, ka kviešus nokulsim 5 tonnas un pārdosim viņus par 180 eiro, tas ir pamats, jā, uz ko. Ja mēs nokulsim vairāk, tad būs viss plusā. Jā, bet es cenšos palīst ar visām savām darbībām, miglošanām, kaisīšanām, visām darbībām, es cenšos zem tiem 180 eiro palīst apakšā. Tu šobrīd plāno, ka tev ieņēmumi būs... Nē, es plānoju to, ka mani ieņēmumi varētu būt. Ja? Tas nav teikts, kādi viņi būs, jo to mēs neviens nezinām. Tu rēķini, ka tev būs ieņēmumi, pieņemsim, 800 eiro no hektāra. Jā, un es cenšos ar savām visām darbībām palīdzt zem tā apakšā, lai man tur pietiktos gan bankai, gan algām, gan degvielai, gan sēklām, minerālu mēsliem, ķīmijai. Un, pieņemsim, ja notiek kataklizma un kviešu cena vēl nokrīt un tu nokūp 4 tonnas? Tad būs mīnusa. Stipri liela. Bet kā tu redzi esošo situāciju, pieņemsim, cenas biržā, skats uz lauka un tāda, teiksim, tā īstermiņa nākotne? Cerība jau vienmēr mirst pēdējā. Jā. Ka tā cena varbūt pie biržā varētu kaut kādu bišķi vienmēr pakāpties nekā viņa.
Ja, bet vienkārši katram pašam mums ir jānoliek kaut kāda laktiņa, cik tālu mēs varam iet. Jāsaprot to, ka kurā brīdī tu varbūt izlīdīsi sausam kājām. Bet man liekas, ka zirņiem ir tāpat kā ar apsi. 2000. gada sākumā mēs visi audzējām, visiem bija īkšķi uz augšu, visi bija priecīgi, bija baigi labi. Un tad vienā brīdī sākās visas pūves. Sāksim ar to, kad sāksim miglot, nevis miglot, bet kodināt sēkliņiem beidzot. Ja? Pielietosim to pašu trihodermīnu, pielietosim tos izvilkumu no komposta tēju. Ja? Tādā veidā viņus jau apstrādājot ar baktērijām un sēnēm galvenais. Un nebūs neviena puve, neviena slimība. Veicot jebkuru darbību, pa priekšu domāsi par savu sēni, baktēriju, augsni, ja? Un pēc tam par ražu. Tā būs viss pa pirmo. Desmit un vairāk augi, ja, un šitie te ir, kas bija iekšā, 2-gadīgi augi, tas ir baltais amoliņš un tā zilā tā vālīte, šitā zilā vālīte, šitā smukā. Tas ir 2-gadīgais daglītis. Ja. Te bija arī āboliņš klāt, te bija inkarnāta āboliņš klāt, te bija pagājušo gadu bišķi tā te kukurūza, kaņepē, facēlija. Ja, viņš vienkārši visu gadu kosmiski labi izskatījās. Ja? Un kam būtu kaut kāds ļaunums, ja tajās tukšajās, sadiskotajās lauku malās augt šitāds te maisījums pats par sevi. Jo no viņa atkal izsēsies sēkliņa, ja, un viņš nākoši gadu augs atkal. Tu man pasaki, būtu slikti, ka tu šitādu iesētu starpkultūrā un vienu gadu atstātu. Nē, nebūtu slikti, būtu fantastiski. Fantastika. Saprot? Bet mēs jau visu rēķinam naudā, ka mēs tajā gadā neiegūstam nosacītu naudu. Bet tev atnesīs tā augsne, tev atnesīs apakaļ pēc tam 3 reizes to. Es tev piekrītu, 3 bet reizes. Tajā gadā tā man nebūs. Izsūca visu. Man liekas, tā ir viena no mūsu lielākajām problēmām, ka mēs jau rēķinam tikai uz vienu gadu visu, kas īstenībā par dzīvību.